Tā, šodien mums ir citrons Berlingo, kļūda pa ABS. Praktiski lampa nedeg, braucot vis 20 km iedegās ABS lampa. Ja. Kļūdu met pa aizmugurējo labo ratu. Ja, tā tad šeit viņa nepastāvīga. Devējs it kā beigts nav, bet man ir aizdomas uz magnētisko gredzenu. Pārbaudam elementāri, ņemam mūsu mazo fnirsī osciloskopu, esam pievienojuši. Tur aiz rata ir devējs, abi kanāli klāt. Tā, nostabilizējam un aiz rata ņemam, griežam. Ko mēs redzam? Mums izkrīt viens pamatīgs rops. Viss. Diagnostika beigusies, jaucam stupicu ārā, skatāmies, kas tur mums ir. Nu, lūk, arī stupics ar magnētisko gredzenu. Tātad tur kaut kas mums ir gājis. Lūk, arī ir izrauts mums rops. Celiņi drūk nost. Nu ko, gredzens mainās, ir pasūtīti, gaidam. Jaunais gredzens virsū, te uzmanīgi sist neko nedrīkst. Smuki uzspiežam un pārbaudam, vai mums viss ir kārtībā. Liekam speciāla plāksnīte, ja, kur skatāmies celiņu. Tā. Un tad tā. Ops. Tā fokus ir. Tā. Visi zobiņi vietā. Varam likt visu kopā, dzēšam kļūdas un testa brauciens. Remonts veiksmīgs, kodu nav. Tātad ejam no diagnostikas ārā. Tā, ja, panelī viss ir tīrs, tā varam pabraukt. Kodu nav, ātrums ir, viss normāli. Varam atdot klientam mašīnu.